Flirts ar citādo. Tāds nosaukums dots lekciju ciklam, kur uz mūzikas nama Dailes skatuves satiekas divi Mārči Auziņi – zinātnieks un mūziķis. Biju pasācis tādu ikrīta pastaigu laikā, kur es dodos ar savu četrkājieno draugu, klausīties Mārča Auziņa podkastus un dažādās digitālās platformās pieejamus audio materiālus, ko viņš ir ierunājis par dažādām populāru zinātniskām tēmām. Tad kaut kā radās šī nojausma par to, ka tur varētu kaut kas sanākt. Liels bija ģitārista pārsteigums, kad vārda un uzvārda brālis ar prieku atsaucies mūziķa aicinājumam. Sajūta, ka māksla un zinātne ir kaut kas ļoti atšķirīgs, tā totāli nav taisnība. Tas, kā emocionāli mākslā rodās jaunas lietas un kā zinātnē rodās jaunas lietas, patiesībā ir ļoti, ļoti līdzīgi, ja mēs ejam dziļumos. Līdz ar to, ja mēs to mēģinām savienot uz skatuves un mēģinām no diviem skatu punktiem uz to paskatīties, man šķiet, ka tam vajadzētu abām pusēm palīdzēt. Abi kopā izveidojuši sarunu mūzikas pavadījumā par cilvēka prātu un eksistenci šobrīd, kad dzīvojam informācijas pārbagātības laikā, kur tik aktīvi darbojas digitālās tehnoloģijas. Man liekas, ka skaistums ir tam tā, ka ir šī te nojausma, emocija, kaut kāda sajūta, ka man liekas, ka ātomu es sāku sajust, bet tādā emocionālā plāksnē. Man liekas, ka Mārcis Auziņš ar ģitāru to ir perfekti uztvērs. Šādā veidā tas ļoti rosina šo te iztēli domāšanu, un tad, ja es to pielieku klāt vēl, ko es zinu no fizikas par ātomu, man liekas, tas savietojās tādā skaistā bildē. Sarunā tiek risināts arī šobrīd aktuālais jautājums, vai mākslīgais intelekts spēj aizstāt cilvēku un radīt mākslu. Profesoram atbilde ir skaidra. Mēs jau gribam radoši. Mēs gribam, lai rodās kaut kas totāli jauns, tas, kas nekur vēl iepriekš nav bijis. Un šeit mākslīgais intelekts mums dienu nevar palīdzēt. Skatītāji pozitīvi vērtē mūzikas un zinātnes saplūsmi un atzīst, ka tādā veidā fizika kļūst interesantāka un saprotamāka. Tagad es pārliecinājos, ka tomēr var abas lietas salikt. Ka, ir apvienojums un ar vienu otru papildina. Man ļoti patīk arī tas, ar kādu cieņu viņi viens pret otru, ja? Jo mēs katrs esam unikāls tieši ar to, ko mēs darām, un to mums vienmēr vajag atcerēties. Tas ir tas apsveicamais, ka mēs beidzot sākam darīt, jo man ir draugi, kas ir juristi un tagad šamaņi, man draugi, kas ir šamaņi un tagad juristi varbūt nezinu, bet tuvu tam, un šeit mēs redzam to, ka tikai tad, kad mēs kopā sadodamies vienotā sastrādē, notiek viskaistākās lietas. Flirts ar citādo aicinās skatītājus atklāt dažādu pasauļu paralēles arī oktobrī. Anete Ašmane Vilsone, Normons Pavlovskis, Latvijas televīzija.